molekulas, ūdens molekulas, kas tiekšā, mēs, protams, neredzam nekādu kustību, pareizi? Jā. Bet, ja mēs pieliktu kaut ko tādu, ko mēs varētu ieraudzīt, kāds kustās, tad gan mēs varētu redzēt, cik ātri kustās tur molekulas. Tāpēc ir vēl viens eksperiments, ko uzreiz var šeit izdarīt. Mūsu gadījumā tad ir, paņemsim vienu krāsvielu, zilu. Mums ir pārtikas krāsviela, bet var izmantot pēc būtības gošu krāsu, akvareļu krāsu, var izmantot kaut kādu galvenais krāsvielu, kas ir intensīvi. Ja? Un tad es tev došu iespēju, paņem iepilini mazu pilienu, tātad katrā, jā, otrā, un trešā. Aha. Un tagad pavērojam, kur mums izplatās visātrāk tā krāsa. Karstā, paskaties, tur samaisās visvairāk, ja tur daļiņas kustās visātrāk. Un tas nozīmē to, ka jo siltāka ir viela, jo ātrāk daļiņas kustās, un mēs to tādā veidā varam sajust ar termometriem, ar mūsu rokām un tā tālāk. Ja, tad karstie priekšmeti, kas mums ir. Un šeit tad kustība notiek tiešām daudz ātrāk, un vislēnāk, kur tā kustība notiek? Augstā ūdenī ar ledu. Augstā ūdenī ar ledu, tieši tā. Mums sanāk tā, ka šeit var redzēt, ka kaut kas tā samaisīšanās notiek, bet vienalga salīdzinoši lēni. Ja? Ja mēs salīdzinām ar šo te video, tu jau rekur krāsa aiziet pa visu, tad mums sanāk, mēs skaidri varam redzēt, kad karstā ūdenī mums vielas daļiņas kustās ātrāk. Nekā augsta vai vēsa. Un skaties, te viens tāds interesants moments. Ja mums viela sasilst, tad izrādās, ka daļiņas grib vairāk vietas, viena no otras tālāk. Jā. Tas nozīmē, ka aizņem vairāk vietas, pareizi? Kā mainās blīvums? Tad viņi kļūst vieglāk. Tad tieši tāpat kā vieglais gaiss arī karstais ūdens ceļas augšu, pareizi? Un ja ir augstāks, tad tā, katrs tuvāk, vēl viens otram tuvāk. Bet taču ūdens ir tuvāks nekā ledus. Jā, ledus tāpēc arī peld, bet mēs šobrīd nerunājam par ledu, mēs runājam tieši par pašu ūdeni, pareizi? Jā. Skaties, ko mēs tagad izdarīsim? Mēs pamēģināsim vēl vienu interesantu lietu pārbaudīt, kā reiz te fonā, lai notiek tā samaisīšanās, atstāsim maliņā. Paņemsim divas glāzes, viena glāze un otra glāze. Tad pasties, cik silts tas ūdens ir, kā plus-mīnus istabas temperatūra, ja tur bišķi varbūt vēsāks. Un ko mēs tagad izdarīsim? Mēs pamēģināsim uztaisīt pārbaudīt, ka tiešām siltais ceļas augšu un augstais grimst lejā. Un tā, mums ir pudelīte. Pudelītei vajag, šī ir vienkārši zāļu pudelīte. Ja? Un tad attiecīgi šeit, ja tad ir tāds vāciņš ar mazu caurumiņu, var arī uzlikt vienkārši foliju, ar caurumiņu izdurt arī derēs. Ja? Un tas caurumiņš apmēram tā kā adām adatai. Ja tāds neliels salīdzinošs, redzi? Tāds. Jā. Un mēs tagad šeit ieliesim karstu ūdeni, bet pirms mēs lejam karstu ūdeni, es pieliešu tur zaļo krāsvielu, lai mēs tiešām labi varam redzēt. Tā, ieliešu šādi, un tagad jāieliek karstu ūdeni. Es domāju... Vajadzētu pietikt. Labi. Turpat kā 30 ml te varētu arī dielīst, diez vai vairāk. Un ieliesim iekšā. Un tad karstais ūdens šobrīd sajaucās ar to krāsvielu. Ko es leju iekšā? Mēs jau zinām, tas būs ļoti ātri. Jā, tūlīt pārbaudīsim. Es ieliešu vēl. Viss. Tas nekas, ja tur pāri paliks nedaudz, tas nekas tāds. Jā, zinu, bet gribas, lai būtu viss ideāli. Jā, ideāli gribēt var. Viss. Jā. Un tagad skaties, viss kārtībā. Tur vajag tieši līdz augšai pašai, lai būtu pēc iespējas mazāk gaisa burbulīši. Tagad mēs aiztaisam ciet šo te korķīti, iespējams nedaudz. Redzi, jau. Tur pavisam maz. Ko? Tagad tavs uzdevums ņem uzmanīgi un laidi iekšā līdz pat pašai apakšai. Tikai neapdedzinies, jā, ļoti karsts. Aizpaši diedziņu, ņem tikai aizpaši diedziņu, nekas neiztic. Neizlīs, viss mierīgi, redzi, un uzmanīgi laidi iekšā. Vēl zemāk, jā. Tagad
Mēs pabīdīsim vēl bišku šo pusi. Un tad gaisa burbulīts. Kas mums traucē? Aha, kur gaisa burbulīts izgāja. Un tagad skaties, kas notiek. Cik skaisti. Nu jā, siltais ūdens, kas ir, tad tas ir mazāk blīvs nekā augstais ūdens, kas mums apkārt ir. Un līdz ar to tas siltais ūdens ceļās augšu. Bet sanāk, tas ir zemūdens vulkāns. Ja, un tā kā var, pieņemsim, ieliet droši sarkana, oranža vai kādu citu krāsvielu un tik tiešām uztaisīt, it kā būtu vulkāns. Un vēl, ja to tūplānā nofilmē, tad tur kaut kas kūp, kaut kas nāk ārā. Un redz, un te pilnīgi var redzēt, tas zaļais slānis, kad iet uz augšu, reku sakrājās karstais ūdens pašā augšā. Redzīt? Jā, bet viņš kļūst vēsāks. Protams, kļūst vēsāks un pamazām iekrāsojas viss. Skaties, kamēr notiek šeit mums šādi, mēs ieliksim otrā vienkārši ledu un piepilināsim klāt arī krāsvielu. Tagad mums ir ledus. Ņem to ledus gabaliņu, liec iekšā. Nu, nebaidies, nu nav tik augsts. Es saprotu, ka tā, ledus mums, protams, peld, bet tagad skaties. Mēs paņemsim to pašu zaļo krāsvielu un uzpilini virsū, uzlej virsū tam ledus gabaliņam. Vai tu blakus tā ledus gabaliņam apkārt uzlej un pastīsimies, kas tad notiek. Ne, uz to. Jā, nu blakus. Drošāk. Jā. Cik reizes? Un tagad pasties, kas notiks ar zaļo krāsvielu. Nu, viņa iet uz apakšu. Jā, sāk grimt, jo... Bet tur tā arī griem. Jā, bet skaties, pats interesantākais, kad ar augsto ūdeni pie ledus ūdens atdziest un uzreiz grimst lejā un laižās lejā. Tad te mēs arī skaisti varam ieraudzīt to, kad mums siltais ūdens iet augšu un augstais ūdens iet leju. Tā kā man drīzāk tas izstāsta pēc tāda ūdens krituma. Zemūdens, ūdens kritums. Ja? Un iedomāsim, ja te vēl uztais dažādas krāsas, tad tur var, es paņemsim zilo, man vienkārši interesanti uzpilnāt vēl zilo krāsu, te varētu uztaisīt kaut vai viss var. Ne uz ledu, lai tas negrimstu, bet... Jā, nu mēs te tāpat blakus pieliksim nedaudz. Labi. Mums nāk zils un zaļš. Vesels ūdens kritums. Wow, cik skaisti. Un te mēs skaidri varam redzēt, kā tas augstais ūdens laižās lejā, un te var pat pilnīgi redzēt, ka tas noslāņojas apakšā. Nesajaucās, bet tieši noslāņojas apakšā.